Akrotīrī sarkanā pludmale. Kā teorētiski smiltīm būtu jābūt sarkanām, bet neko izcilu sarkanu es, godīgi sakot, nesaskatīju. Klintis izskatījās lūk šādas. Un klintīs ir izcelts arī kādai mājiņai. Un te jūs redzat visu apkārtni. Pludmale ir akmeņaina. Ir kā diezgan romantisks skats, bet izskatās, ka ir grūti iet ūdenī. Par ko mēs pārliecināsimies nedaudz vēlāk. Katrā gadījumā pludmales skats ir tāds ļoti netipisks un romantisks varētu. Tā, un lūk arī Akrotīrī pludmales galvenais elements sarkanās klintis, kuru dēļ šī pludmale ieguvis šādu nosaukumu. Tātad Akrotīrī sarkano klinšu pludmale. Šī ir viena no nedaudzajām vietām Santorini salā, kur pludmales ieži ir nedaudz sarkanā krāsā. Tagad es īsti negribu piekrist, tā raksta ceļvežos, bet praktiski šie ieži ir ļoti daudz krāsaini, kā jūs redzat. Un, protams, neizstāviet ir mazās grieķu baznīciņas. Un vēlreiz skats uz klinšaino akmeņaino jūras piekrastu. Nedaudz atgādina Igauļu salas. Atkal par citi sezonas beigas ir tikai tavernes, kas daži strādā, dažas nestrādā, un daži vientuļi grieķu apšķernieki. Cilvēku nav, ne turistu, ne arī vietējo grieķi, toties sarkanās pludmales pašā vidū ir skaista balta grieķu baznīciņa. Dotajā brīdī neviena nav iekšā, bet toties baznīca ir. Kā jau teicu, Grieķijā baznīcām ir jābūt pilnīgi visur. Arī pludmalē, tas arī pilnīgi vienalga cilvēki. Šeit ir vai nav, bet tad, ja mēs būtu vienīgi, ja mums nebūtu, šī baznīca tik un tā šeit stāvētu. Kā, un te jūs redzat Akrotīrī sarkanās pludmales centrālo daļu no attāluma. Tad mums ir ieradies arī vēl viens eiropiešu turists, tā kā nu jau šajā plašajā pludmalē, kur ir vismaz 100 cilvēki, un vietas ir veseli 3 atpūtnieki. Jācer, ka vairāk arī nebūs. Un kā jūs redzat, tiešām šeit smiltis ir diezgan sarkanīgi brūnganas, arī vulkāniskie ieži ir sarkanīgi brūngani, un šo pludmali apņem sarkanīgu klinšu bluķi, kas ir sakrituši arī jūrā. Ir agrs rīts, un tikai daļa pludmales pašlaik ir saulē, jo Santorini salai raksturīga ir ļoti tāda robotu konfigurācija, un tāpēc vienā vietā šī saule ir, otrā nav. Mēs esam, pašlaik ir pulkstenis tikai nedaudz pāri pus 10, un reāli tikai viena pludmales daļa ir saulē. Mums sanāk. Virs tā augšā ir sena balta pilsētiņa Akrotīrī, arheoloģiskie izrakumi, kas gan šobrīd ir slēgti, jo 2005. gadā vairāk turisti šajos izrakumos pēc izlasīga grāmatā ir iekrituši un nejaušas kaut ko salauzuši, tāpēc turisti šobrīd nelaiž. Kad mēs būtībā esam vulkāniskā krātera iekšienē un palēnām dodamies uz šo vienreizējo dabas veidojumu uz sarkano pludmali. Tātad pa labi no manis ir vulkāniskā krātera sienas. Kādreiz, kad ir noticis milzīgs vulkānisks izvirdums, kā rezultātā daļa zemes šajā vietā, kur es stāvu, ir iebrukusi, ne tikai zemes, bet, protams, arī akmeņi, ieži, un ir izveidojusies šī brīnišķīgā sarkano klinšu Santorini pludmale ar nosaukumu Akrotīrī Red Beach. Akrotīrī sarkanā pludmale, kurai mēs tagad lēnām, bet neatvairām tuvojamies. Nu, ceļš jau nav viegls, viņš ir, kā saka, ēkšķiem kaisīts, brīžiem kalnā augšā, brīžiem lejā, bet nu kopumā ņemot šis ceļš vēl manā vecumā ir pieveicams. Tā, mums redzat priekšā skāpturiem tāda sīka pakāpieniņa,
jāizspiež cauri tādai nelielai līnšu spraudziņai. Un, kā jau teicu, pludmalē ir pluss tas, ka tā ir pieejama tikai ar kājām, un līdz ar to vismaz šobrīd nav konkurences apmeklētāju vidū. Vasaras sezonā iespējams, ka ir cilvēki, kuri ir romantisks pludmales, un tā aina ir savādāka. Akrotiri sarkano smilšu pludmale dienas vidū. Kā jūs redzat, tik trakākiem apmeklētājiem nav, un pamazām tomēr ir saradījušies. Un šo pludmali ir aizpildījuši diezgan biezā slānī. Jāsaka, gan, ka apmeklētāji mainās, daudzi atbrauc ar kvadricikli vai necīšiem, paskatīties ar brīnišķos skatus. Daži cilvēki, jūs redzat kalnu galā, un uzreiz dodas projām tālēs zilajās. Bet sarkans īsti nebija nekas. Smilkis, kā jūs redzat, bet smilkis ir melnas. Viņi parādīšu tuvāk šīs smilkis, lai jūs redzētu, ka viņas tiešām ir melnas, gluži tāpat kā perises pludmalē. Lūk, šī melnā smilšu sauja, kuru jūs redzat. Tā ir mana plauksta, un šādas melnas smilkis ir šajā pludmalē. Bet neskatoties to, viņi tiek saukt par tās sarkano smilšu pludmale. Un, protams, šeit ir arī tādi arhitektūras pieminekļi, kas šobrīd nestrādā. Acīm redzot, te vasarā ir kādi barčiki un tam līdzīgas lietas. Bet tagad viss ir slēgts, tā sezona ir beigusies, savāds arī beidzamās ležakus tādām visu turistu divas bielīšiem. Kā jūs redzat, nekas nenotiek. Pēc jūriņā un mēģina parādīt viņas sarkanās līnšu sienas. Sienas tiešām izskatās iespaidīgi, sakarā ar to, ka jūrā nakt ar to iebraukt, un kuģīši nav, tad atliek tikai vērot aptuveni no kāda dziļuma, kādā es varu ieprist. Svarītas ir līdz ceļiem, līdz tai vietai, kur, paši saprotīgi, kuri netiek, lai tā teikt tālāk. Bet, lūk, šādas ir šīs kliņķis. Tā, tālumā jūs redzat tipisku Santorini stāvkrastu. Kāds tas ir salas lielākajā daļā. Akmeņi pie pašas jūras augstī stāvi krasti, kas biežiem pāriet ļoti tādā masīvā klīšu sienā. Ļoti augstā. Arī vulkāniskie ieži, tie, protams, ir vulkāniskie ieži ļoti dažādi. Piemēram, mēs pakasam šo ar roku. Tas tīri labi drūk, kas man vispār godīgi sakot pārsteidza. Ļoti labi var nokasīt mums. Beidzamais, jau tāds attālāks skats uz Akrotiri Red Beach, tā saucamā sarkano smilšu pludmale, tikai šoreiz no lielāka attāluma, jau tādā krietnā pievakara saulē. Beidzot, lūk, mēs redzam arī Santorini salas gandrīz augstākās virsotnes Akrotiri pilsētiņas rajonā. Lūk, tālumā varbūt jūs redzat, varbūt neredzat, bet ir mazi ēnaini ciematiņi, un, protams, arī neiztrūkstošās grieķu baznīciņas. Vairums Santorini salas pludmale gan izskatās lūk šādi. Faktiski tā ir milzīga krauja un akmeņu lauki. Un pludmale var ieplūst tikai ierobežotās vietās, kas, protams, nav ne ērti, ne patīkami. Tāpēc minētā Red Beach ir sarkanā smilšu pludmale, tā un ir patīkams izņēmums, un tajā var ieplūst no divām dažādām vietām. Šādā veidā Akrotiri melno smilšu pludmalē
liederīgi izmantotas klintis, tajās izcērtot gabaliņus un ierīkojot noliktavas. Te ir divas no šīm noliktavām, un tad tālāk pēc kāda laiciņa jūs redzat vēl arī trešo noliktavu.